4 diena. Es parasti savus instrumentus nebojāju, bet tikko pēdu vakariņas, un šis nāzis negrieza. Viņš negrieza. Tādēļ es izdomāju viņam atrieties un darīt viņam sāpes. Tātad, skatieties, es paņemšu un viņu dedzināšu. Lai šeit parādās tāda melna strīpa, redzat? Uz to pašu izdarīšu ir otrā pusē. Redzat? Abās divās pusēs tāda melna strīpa, ja? Bet skatieties, kas notiek. Ja es paņemu un vienā pusē uzmanīgi, ļoti uzmanīgi paņemšu un notīrīšu vienā pusē tikai vienā pusē. Notiek maģija, un ticiet vai nē, bet abās pusēs. Tagad ir tīrs, dīvaini, bet tiklīdz viņi liek tu klāt svecei, atkal parādās melnais pleķīts, un arī abās pusēs. Tas ir dīvaini. Bet ja es nopūšu sveci un notīru šo te pavisam, abās pusēs arī pazūd. Un atkal nāzis ir lietojams. Un viss smaržo pēc sveces. Mazo meitiņ, kāpēc tu raudi? Mans tēvs noslītināja kaķēnus. Nu neraud tik dikti. Tev viegli teikt. Viņš teica, ka es tos varēšu noslīcināt.